Labrīt. Labrīt. Labrīt, aizvadītajā nedēļas nogalē aļas kā debesīm skaidrojoties varēja vērot ļoti skaistu ziemeļblāzmu, kuru tūlīt pēc īsa brīža es ļoti ceru, ka varēsim ieraudzīt un arī parādīt skatītājiem. Tā ir, jā. Zaļās nokrāsās iekrāsojās debes jums. Jāteic, ka arī Latvijā aizvadītajā nedēļas nogalē bija pārsvarā skaidrs debesis. Ziemeļblāzmu gan nevarēja vērot, bet spožas zvaigznes un tuvojošos pilnmēnesi pilnīgi noteikti. Un katrā gadījumā tie, kuri devās varbūt vakara pastaigās, varēja novērot arī ļoti lielu, košu un arī sarkanu sauli, kas, rietēja. Jā, tieši tā. Bet, jāteic, ka jāgatavojas 13. 14. marts, pilnmēnesis, arī aptumsums, tā kā daudz... Tikai redzēju, bet arī jūs droši vien. Tā saka, daudz tas ietekmē, kā kur tad jāraugās. Prognoze gan liecina, ka Latvijā debesis lielākoties būs apmākušās, bet, vēl līdz tam laikam ir kāds brītiņš, tūlīt par to, kāda laikapstākļi gaidāmi šodien. Šis rīts ar nelielu mākoņu daudzumu nokrišņu nav, valdošais lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, un arī dienā mākoņu būs visai daudz. Tomēr valsts rietumu un centrālajā daļā starp mākoņiem uzspīdēs arī saule, lai gan jāteic, ka vietām valsts austrumos dienā ir gaidāms arī neliels lietus. Arī dienā saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, vēsāks laiks ir gaidāms Kurzemes un arī Vidzemes ziemeļos, kur gaisa temperatūra ap +4, +8 grādiem. Siltāka diena ir gaidāma valsts dienvidos, kur gaisa iesils līdz +10, +12 grādiem. Rīgā rīts ar nelielu mākoņu daudzumu šobrīd +3, +4 grādi, dienā līdz +5, +9 grādiem, un arī dienas pirmajā pusē vēl mākoņu būs visai daudz, tomēr dienas gaitā starp tiem uzspīdēs arī saule un nokrišņi nav gaidāmi. Vēl īsi par to, kādu laikapstākļi ir gaidāmi citviet Eiropā. Tad šodien vietām Balkānu reģionā ir gaidāmas stipras lietusgāzes, bet tur saglabāja salīdzinoši silts laiks. Vietām gaisa temperatūra sasniegusi pat +20, +22 grādus, tas Bukarestā. Atēnās diena būs arī silta, bez nokrišņiem, tur +17 grādi. Romā brīžiem līs un tur gaisa iesils līdz +16, +18 grādiem. Joprojām lietains laiks saglabājas daudz vietu Pireneju pussalā, un šodien arī vietām Francijā ir gaidāms stipras lietus. Savukārt zemāka gaisa temperatūra šodien ir gaidāma daudz vieta Lielbritānijā, kur gaisa iesils tikai līdz +6, +8 grādiem. Berlīnē +12, Viļņā līdz +15 grādiem, Tallinā un Helsinkos +1, +2. Pareiz laiks 7:31 minūte. Labrīt, steidzam tālāk. Par 2 minūtītēm to modinātāju laikam esam nedaudz atlikuši, jau 7:32 minūtes. Bet skolēniem šogad modinātājiem nevajadzētu skanēt. Labi, kā tā ir, bet mums vēl dažādi temati raidījumi atlikušajā stundā ar nelielu astīti. Vai valdības restarts dos uzrāvienu koalīcijai un tās darbiem par to?